Nu, čau makšķerēšanas draugi, tie, kas YouTube'ā. Normāls ūsas, ne? Nu, ko sen nav bijis neviens vidaks, pats opi, to mums laikam jāatvainojās. Tā jūrnieku dzīve ir. Bet nu ko par to? Šodien tad reku uztaisīsim vienu video. Īstenībā sākām jau makšķerēt vakar piedalījāmies Prūšu ūdenskrātuves Dienvidkurzemes novada atklātajās spinningošanas sacensībās, kur man gāja diezgan bēdīgi. Es noķēru 3 asarīšus un 1 līdaku, visi bija zemmēri un neviena zivu ieskaitē netika ieskaitīta. Un manam pāriniekam, Arnoldam Skaldem, vispār nebija neviens piesitiens. Bet, diemžēl pretinieku komandā vakar man bija Kārlis, kurš makšķerēja kopā ar savu tēti. Viņam gāja bišķi cerīgāk, pasaka, kā vakar Prūšos gāja. Cik asars noķēra, cik ieskaitē un blā, blā, blā. Nu, es teiktu, ka gāja ļoti sūdīgi, bet citiem gāja vēl sūdīgāk. Jā, bet šodien mēs esam tāšos. Jā, jāpavēl kādu līdaku. Tik sen neesam pajutis normālu līdaku pavilkt. Tas ir pizdziet, pasties. Kas tas tāds ir? Tad, kad sunim aiz škvarņīgi jāņem, jāliek deguns klāt. Jā, šis gan nav smuki. Bet neko, nu davai, maucam Tāšu ezerā! Kārlis ieraudzīja, ka tur tālumā izlec tikko. Fiks, mudīgi jāmoc tur. Tur atkal kaut kas izlaists, bet izstījās pēc baltās zivs. Reku 2 vietās. Redzi, tur kaut kas lēkā, tur nav asaru mūšu. Tur ir varbūt asaru vai līdaka trenkā. Labs, jā. Kaut kas dzīve ir apmēr. Kur? Aiz tās salas bišķi. Viens tajā ielokā. Arī varētu aizmučēt. Tajā šajā pusē arī lēkā, tur tā arī lēkā. Ķip.
Bet es nezinu, bet šī ir kaut kas baigi. Tad pirms mēs atnācām lēkāju. Skaties, kā tās lietas jādara. Davai, mums vajag līdaku. Man vajag kādas... Pagā, nofilmēju, blēd, man jau magic triku. Kaut šodien TikTokā redzēju, ka burkāniem ķēr smieklīgs līdaks, un ir jāpamēģina. Ir uz burkāna, ir. Vēl viena ir uz burkāna. Paga, tu izdomā, kurā pusē tu tur mēģini viņu izvilkt ārā. Liela? Laba. Laba? Šitā ir laba. Klausaties. Atkal ir. Bet šitā ir laba. Saka, ka esot laba. Uz burkāna. Gaidām. O, jā. Metrs īsti nav. Abā. Neticīgi, ja? Es jums saku, 2 eiro kilogramā bio burkāni. Lētākie mānekļi kādi vien var būt. Re, kur burkāns. Varat iedomāties. Un reku līdaka. Un re, kur pati līdaka ir. Burkāns līdaka Jānis. Un realitāte var noķert krietni vairāk zivis nekā bļāviens izmantojot klasiskos mānekļus. Kurai jau likt jāizvēlās smukākais burkāns? Tad es paņemšu 3. Kurš labākais? Tas spilgtākais? Šis stekla. Jā, man jau ar tā likās. Var negribēju vienu. Man lika naidlīts. Bet kaut kas sagāja. Bišķi ir. Prikoļi, bēg. Aiziet. Nu, davai liec virsū. Parādi, kā tās lietas jādara. Mēģinās. Tas būs jaunais trends tagad. Un iedomājies, mums tagad vispār neķerās. Un taiķies kaut ko noķeršu šo burkānu. Iespēja jau maz, bet tad būs kaut kāds magic māneklis. Ej, tudī. Nu, es ceru, ka puksts nebūs pateicis veltīgi uz šito, ka burkāniem ķerās. TikToks rullē. Pastamies, kā spēlē. Ej, What the fuck? Pizdā. Jau, nu, bļē, jābūt uz šito. Redz, viņš lēni grimstoši. Davai, iziet. Ej, tudīt. Cik tur ir grāmi? Es teicu daudz. Ja būs kaut kādi piecinieki vispār, es piedirsīšos.
Viņš spēlē. Man ne. Tā kā vajag. Jā, Posties. Viņš ritīgi labi spēlē. Ne? Ej, tu dirst. Man, bļaļ, tagad sāc spirināties, lūdzu. Oi, bļaļ. Kaut šitā jādara, jā, no skalo ēnkus, ka liek lājā. Jā, nevis atstāja tu pilnu piedīris ar dūkiem, tad viss tā lājā ir tāda. Jāmāc tiem cilvēkiem, ne? Bļaļ, ja priekš, iesmēs, ka vienkārši tik tuvu ūdeni ir. Butāni. Tā savādā. Laikam jāmakšķerē, jābrauc makšķerēt tad, kad ķerās. Tad, kad ķerās? Un kad ir? Tad, kad ķerās? Es nevaru vairāk šurā. Turpināt makšķerēt. Moški jābrauc uz kaut kādām audzētavām makšķerēt. Dirsā.